Šajā video apskatīsim Priekuļu apvienības pagastu vēsturi un nozīmīgākos vēstures pieminekļus, kuri atrodas pagastos. Pagastu vēstures periodu, ko apskatām, ir no 2. gadsimta līdz mūsdienām. Šajā laika periodā radās visnozīmīgākie vēstures pieminekļi, kas ietekmēja pagastu vēsturi. Priekuļu apvienība atrodas Cēsu novada ziemeļu rietumos. Apvienībā iekļauti 4 pagasti – Marsēnu, Veselavas, Liepas un Priekuļu. Priekuļu apvienības simbolikā ietilpst Veselavas ģērbonis un Priekuļu pagasta karogs. Liepas un Marsēnu pagastiem ģērboņi nav izveidoti. Pirmais pagasts, ko minēsim, ir Marsēnu pagasts. Pagasts sens ir Marsēni. Senākie liecinājumi par apdzīvotību Marsēnu pagastā ir no 2. līdz 4. gadsimtam. Teritorijā dzīvoja lībieši un igauņi. Ir teorija, ka Marsēnu nosaukums arī cēlēs no lībošu vārda mare vai igauņu meri, kas tulkojumā nozīmē jūra. Pirms 1000 gadu te ir atradušies ūdens rezervuāri, kas tika dēvēti par jūru. Agrākais vāciskais nosaukums pagastam bija Marsenhof. Tartu muiža ir nozīmīgākais vēstures piemineklis Marsēnu pagastā, bet par tās celšanu un pastāvēšanu ir zināms maz. Muiža 1518. gadā ir pirmo reizi pārdota. Tā atkal pārdota 1548. gadā Kristapam Šturcam. Ar poļu karaļa Stefana Batorija piekrišanu 1580. gadā tā mantojumā atdota Kristapa Šturca dēlam, kas viņa īpašumā palika līdz 1599. gadam. No Šturcu dzimtes vārda muiža arī ir ieguvusi savu vācisko nosaukumu Šturcenhof. Pēc tam Zviedru karalis Gustavs II Adolfs muižu uzdāvināja. Mūsdienās ir saglabājusies tikai kungu māja, kuru tagad sauc Ieviņas. Otrais pagasts – Veselavas pagasts. Tā centrs ir Veselava. Pagastā nozīmīgākais vēsturiskais piemineklis ir Veselavas muiža. Tagadējās Veselavas pagasta teritorijas ietilpa Sateklas novadā, kas bija Vidzemes Latgaļu zemes. Novads pastāvēja no 11. gadsimta līdz 1224. gadam. 13. gadsimtā šī teritorija nonāca Rīgas arhibīskapijas īpašumā. No 15. līdz 17. gadsimtam šajā vietā bija Kuķēnu pagasts. Tas ietvēra Raunas pilsmuižu, Raunas mācītāju muižu, Veselauskas, Rabākas un Jaunraunas muižas. Veselavas muiža ir veidot sākta 1602. gadā, kad Raunas pilsmuižas pārvaldnieks Pēteris Veselauskis no vairākām zemnieku sētām izveidoja pusmuižu, kas piederēja Raunas pilsmuižai. No viņa vārda cēlēs muižas un pagasta nosaukums, kas 1920. gados ir ticis latviskots. 1744. gadā Krievijas ķēzariene Katrīna II muižu uzdāvināja kņazam Nikitam Trubeckovam. Tā arī piederējusi von Kampenhauzenu dzimtai. Veselavas pagasts sāka veidoties 1747. gadā, kad no Kuķēnu pagasta atdalījās Veselavas muiža. Kā pastāvīga administratīvā vienība, tā veidojās 19. gadsimtā. Mūsdienu muižu sabūves komplekss arī ir veidojies 19. gadsimtā. Trešais pagasts, ko minēsim, Liepas pagasts. Pagasts centrs ir Liepa. Pagastu nozīmīgākie vēstures pieminekļi ir Liepas muiža, Skangaļu muiža, piemineklis Cēsu kaujām un Eduarda Veidenbauma dzīves vietas muzejs Kalači. Pagasts ir bijis Cēsu pilsnovada daļa, kuru 13. gadsimtā pakļāva Zobeņu brāļu ordenis. Mūsdienu Liepas pagasts izveidojās ap Liepas muižu. Karalis Gustavs II Adolfs 1624. gadā novadu piešķīra Akselim Uksenšarnam. 1672. gadā tika uzcelta Liepas muiža, tās agrākais nosaukums bija Lindenhof. 1680. gados muižu redukciju laikā Uksenšarnu dzimta zaudēja Liepas muižu un tā tika vairāk kārt ieķīlāta un izdomāta. 1743. gadā Krievijas ķēzariene Elizabete II muižu uzdāvināja, bet 1758. gadā atkal pārgāja pie cita īpašnieka. Pēdējā muižas īpašniece bija Charlotte von Wulfa 1919. gadā. Cēsu kauju laikā daļu no muižas ēkām izpostīja. Vēl viena muiža, kur ir bijusi nozīmīga Liepas pagasta vēsturē, ir Skangaļu muiža. Muiža ir veidusies 1843. gadā, netālu no Startu muižas. 1890. gadā par muižas īpašnieku kļuva Rīgas Politehniskā institūta rektors profesors Voldemārs von Knīrims. Un pēc viņa iniciatīvas muižas teritorijās tika izveidota praktisko mācību vieta topošajiem lauksaimniecības studentiem. Latvijas brīvības cīņu laikā 1919. gada 22. jūnijā pie Skangaļu muižas notika Skangaļu kauja, kas bija viena no Cēsu kauju lielākajām sadursmēm. No 1994. gada līdz 1999. gadam Skangaļu muižas ēkas tika restaurētas un iekārtoja skolas kompleksu. 2019. gadā tika atklāts piemiņas akmens par godu Cēsu kauju dalībniekiem.
Senākais piemineklis Cēsu kauju atcerei Liepas pagastā ir atklāts 1935. gadā. To veidojas tēlēks Augusts Julla. 2013. gadā tika veikta pieminekļa vēlreizēja restaurācija. Liepas pagastā atrodas latviešu dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzīvesvietas muzejs Kalači. Šajā mājā no 1872. gada līdz nāvei 1892. gada dzīvoja un strādāja dzejnieks. Muzejs tika izveidots 1958. gadā. Interesanti, 2 reizes gadā, maija pēdējā un oktobra 1. svētdienā, muzejā notiek dzejniekam veltīti pasākumi. 4. un pēdējais pagasts ir Priekuļu pagasts. Pagasts centrs atrodas Priekuļos. Priekuļu pagasts veidojas 19. gadsimtā, Priekuļu, Jāņmuižas un Jaunraunas muižu teritorijās. Senākā muiža, kas veidojusies Priekuļu pagasta teritorijā, ir Priekuļu muiža. Tā dibināta 1652. gadā. To sauc arī par Freudenburgu muižu. Par muižu vairāk nekas nav zināms. Otrā muiža – Jāņmuiža. Muižas teritorija piederēja Cēsu pilsmuižai. 1777. gadā Cēsu pilsmuižas īpašnieks Kārlis Ādams Volfs izveidoja atsevišķu Jāņa muižu, ko norakstīja lietošanai savai sievai Regīnai von Rautenfeldei. Muiža agrāk arī saukta par Johannenhof. 1946. gadā uz Jāņu muižu pārcēla Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas skolu, ko vēlāk sauc par Jāņu muižas profesionālo vidusskolu. 2004. gadā Kungu mājā atklāja Jāņu muižas profesionālās vidusskolas vēstures muzeju, bet 2011. gadā skolu pārcēla atpakaļ uz Priekuļiem un Kungu māja palika apdzīvota, bet nekopta. Trešā muiža – Jaunraunas muiža. Kādreiz tā bija Raunas pilsmuižas pusmuiža. 1775. gadā Krievijas impērijas ķeizariene Elizabete II to uzdāvināja grāfam Nikitam Trubetskovam. Muižas kungu nams celt 19. gadsimtā. Tas tika uzskatīts par vienu no izcilākajiem klasicisma stila muižu paraugiem Cēsu novadā. Muižas kungu mājai 1980. gados uzsākta restaurācija, taču tā netika pabeigta, un šobrīd muižas kungu māja ir sliktā stāvoklī.